Ko labvakar visiem šajā skaistajā vakarā. Un šodien tāda interesanta tēma - stress darbā un ikdienā. Un arī pieskarsimies tieši grāmatvežu veselībai, kā redzējāt afišā. Un kāpēc tad tā? Tāpēc, ka es domāju, ka bez tā stresa mūsdienu laikmetā mēs iztikt nevaram. Jo tomēr naudiņa jāpelna, darbs ir, tas ir labi, kad ir, bet atbildība mums ir milzīga, ko mums uzliek mūsdienās, jā. Un rēķini arī viņi nekur nepazudīs. Jā. Līdz ar to mums ir vienīgais, ko mēs varam rūpēties, laicīgi atbalstīt savu nervu sistēmu. Un arī, lai cik cilvēks ir miera pilns, viņš uztver visu ļoti mierīgi, jā. Šis stress tik un tā ietekmē mūsu veselību. Redzam vai neredzam, bet to ar laiku ieraudzīsim. Tāpēc, un kāpēc tieši par grāmatvežiem? Jo man arī ir paziņas, kas strādā šo darbiņu un visu cieņu. Jo tad, kad ir šie te gada pārskati, jā, šis cilvēks, viņš vienkārši nav nesazvanāms, ne ar viņu normāli var parunāt. Jo katrs cilvēks uztver šo te atbildību tik nopietni, un salīdzinājumā es tieši domāju, kā es to varu salīdzināt kā skolotāja. Ja man ir iedota klase, pirmo gadu audzināt, ja, un ja kaut kas notiek, ka bērni neklausa, kaut kas tur, nezinu, bijis kaut kāds sastrīds, ja, tad vaino ko? Klases audzinātāji, kāpēc tu neesi izaudzinājis šos bērnus, ja? Un, protams, tas stress, tas tā visa atbildība ir uz to skolotāju, ja? Bet kā es varu dažos mēnešos viņus izaudzināt, ja es viņus satieku labi, ja 2 stundas nedēļā, ja? Nu, saistoši, kad es kādu pasniedzu kādu stundu, mācību priekšmetu vai klasi audzinu. Līdz ar to es tā padomāju, laikam, ka grāmatveži arī ir tie, kas sajūt to, kad viņš ir pircis tos visus produktus vai ko, un tie ir viņa čeki, un kad viņš nes to atbildību, vai ir tas papīrs vai nav, jā. To es tik smalki nezinu pateikt, bet par to varētu pateikt Kristīna, kurā ir, nu, jau daudzus gadus kā grāmatvede. Kristīnīte, pastāsti vispār, kas ir tā grāmatvedība un kādā, varbūt saistībā ar veselību, ko tas dod un ko tas varbūt ņem? Labvakar! Mani sauc Kristīne. Es esmu jau 32 gadus kā grāmatvede. Un katru gadu, tieši tagad šī gada sākumā un tad līdz 31. maijam, mums ir jāsagatavo gada pārskati. Un tas ir tā kā slodze dubultā. Nu, tu strādā pamatdarbu, bet vēl vienalga tev ir jāsavalk gadi pa iepriekšējo gadu, tev jāsavalk atlikumi un jāsastāda ir šie te gada pārskati, un lai sakrīt tie cipari, jā, lai tur viss būtu kārtībā. Nu, tā kā ir ļoti liela slodze, tad ir ļoti nepieciešami vai uztura bagātinātāji, vai arī aptiekā kādi līdzekļi vienkārši, kas to stresu un to visu noņemtu, lai tu vienkārši varētu normāli to visu izdarīt, jo tas ir ļoti atbildīgs darbs, kas tev ir jāizdara, jā. Tad tālāk mēs pastāstīsim, kas ir tie produkti, kas mums ir vajadzīgi, lai mēs būtu mierīgi, lai mums būtu laba atmiņa, lai mēs visu varētu izdarīt. Paldies, Kristīnīt, un ziniet, es jums godīgi saku pārējiem cilvēkiem, ir liels, liels prieks vienmēr satikt Kristīnu. Viņa ir vienmēr pozitīva, starojoša, prieka pilna, un godīgi pateikšu, es nedomātu no malas, ka tu esi grāmatvede. Jā, tu tādu pozitīvu, tādu enerģiju radošumu nāc, jā. Un tiešām prieks, kad, var redzēt, ka cilvēks tiešām, ļoti piedomā pie tā, lai veselība būtu arī laba, vai ne? Un šodien mums ir arī pievienojusies uzaicināta persona. Ļoti paldies, Sandra Kalniņa, doktere. Pastāsti lūdzu, ko tu ieteikti mums cilvēkiem, kam ir gan sēdošs darbs, gan šis stress, jā? Ko tu kā dokteris ievērojies par šiem daudziem gadiem, ko tu gribi pateikt cilvēkiem? Labvakar visiem. Es gribu sākt ne ar to, kas jālieto, bet saprast vispār cilvēkam, kas ar viņu notiek. Ja? Jo cilvēki no malas kaut kādas problēmas ar nervu sistēmu varbūt saredz cilvēkā ātrāk nekā viņš pats kaut ko sajūt. Ja?
nepamanam tā ikdiena, tie darbi tā ievelk cilvēku, ka viņš uzskata, ka viss ir normāli, ko viņš dara. Varbūt viņš, nezinu, sāk kliegt uz kādu, vai darbā, vai mājās, kam nav jābūt, jā? Nu, nav jābūt, uz otru cilvēku nevienam nav jākliedz. Lai kas viņš būtu, vai dzīves biedrs, ģimenes loceklis, vai darba kolēģis, vai kāds padotais cilvēks, jā? Ir tā stresa izpausmes, kas nāk tā kā uz āru, ja? Kaut kāda agresīvāka uzvedība, kaut ko sāk nepaspēt, ja? Parādās uztraukums, ka es līdz tam un tam datumam, nu kā ja runājam par grāmatvežiem, ka viņš nepaspēs tos visus cipariņus salikt pa savām vietiņām, lai viss būtu kārtībā un varētu nodot tās gadu lielās atskaites. Katrs cilvēks, kas viņam to ir uzticējis. Bet ir otrs variants, kas varbūt ir, nu tā kā, nezinu, bīstamāk zināmā mērā varētu teikt, ja? Jo to ārējo agresivitāti tomēr, ja cilvēks pats nepamana, tad viņam līdz cilvēki to pateiks, ka, nu beidz kliegt vienreiz, uzvedies kā cilvēks un tā tālāk, ja? Bet ir jau tas bīstamais variants, kad viss ir klusu mierīgi, ārīgi, cilvēks ir mierīgs, savākts, it kā visu iet un dara, gan darba vietā, gan mājās, ja, bet konstatēt to, kas viņam notiek iekšā ar nervu sistēmu, tur tomēr var tikai ar tādu, nu, kā teiksim, rūdīto aci var būt, ja. Kad cilvēkam kaut ko jautā, viņš var mierīgi pateikt, nē, man viss ir kārtībā, un turpināt sēdēt pieklājīgi ar tevi runāties tālāk. Bet, nu, ir jau tomēr metodes un ir pārbaudas, kā to var konstatēt, jo šis iekšējais stress, ko cilvēks tā kā norīt, patur sevī un neliek uz āru, tas ir daudz bīstamāks, tāpēc, ka sāk krāties stresa hormoni. Jā, viens no tiem ir adrenalīns, protams, ko visi esam dzirdējuši. Nu, un viņš to cilvēku vienkārši grauž no iekšpuses. Un ko viņš grauž pirmkārt? Ir tā nervu sistēma jau nestrādā normāli, kā viņai būtu jāstrādā, jo nav piemērota vide. Nu, ko? Sākam novērst to visu. Ja par nervu sistēmas uzbūvu šodien nerunāsim, bet pirmām kārtām, jā, ir vajadzīga, kā es tikko minēju, piemērota vide. Lai organisms varētu normāli strādāt, un kā visjūtīgākā sistēma, tā ir nervu sistēma, kas arī vēl piedevām regulē visu organismu darbību, jābūt kādai videi sārmainai. Ja? Un bieži vien, jā, tas pats attiec ne tikai uz grāmatvežiem, bet arī ar puspedagogiem. Ja man cilvēks pasaka, ka viņš ir pedagogs, ir sevišķi skolā, kas strādā, vienalga vai arī bērndārzā, vai arī kādā citā mācību iestādē, es saku, nu tad skaidrs, cik ūdeni izdzerat 1 glāzi dienā, 2 glāzes dienā. Jo tajā darba skrējienā, ja, cilvēks vienkārši nejūt, viņam ar krūzu ūdens, pudeli ūdens stāvēt blakus, viņš nepadzersies. Jo viņš redz tikai to savu darbu, kura viņam ir noteikti jāpaspēj, bet es saku tā pati, ūdens krūze, viņam blakus var nostāvēt pilna visu dienu. Un tā nervu sistēma paliek arvien, kā saka, uzvilktāka un, nemāk normāli strādāt, jo viņai elementāri pietrūks sārmaina vide, kurā šūnas, it sevišķi nervu šūnas, jūtas forši, komfortabli un tiek galā arī ar to lielo slodzi, kas viņām ir jāiztur kaut kādā, laika periodā, tā teikst nevi, ja? Turpināt, vai kādam ir ko piebilst par ūdeni? Es tieši gribēju to teikt, un es šodien par cik darbā mums ir tāds jau pieejams ūdens, brīvi pieejams ūdens, un es ņemu to krūzīti un eju tā 200 ml, eju vēlreiz 400 ml, 600 ml būs, jā, tā jau ir vairāk kā pusdiena, kad es esmu darbā, tā kā pilnīgi piekrītu. Tā kā es saku, kad es runāju cilvēkiem, mēs konstatējam to faktu, ka ir nervu sistēmas problēmas. Protams, arī cilvēks pats jau to ir konstatējis, ka kaut kas ar nerviem nav kārtībā, jā. Tad šis ir pirmais jautājums, ko es uzdodu neatkarīgi no profesijas, protams, jā. Ka jo ir lielāka slodze, jo vairāk jāsako izdzertējiem ūdens daudzumam,
šeit nebūs runa par to formulu, kas ir 30 ml uz kilogramu svara, bet par to, lai būtu aprite visiem šķidrumiem organismā. Un tas ir aptuveni 1,5 litrs ūdens, neskaitam tēju, neskaitam kafiju, ko dažkārt cilvēki mīl sevišķi zāļu tēju. Sandrija, mikrofoniņš laikam izslēdzās. Mikrofoniņš. Jā, interesanti, bet visādi gadās, bet jā. Pakutina mums nervus kaut kādā elementārā lietā, jā. Cik tālu dzirdējāt, es nezinu. Par tējām sāku. Jā, dzirdējāt. Jā, nedzirdēt, jā. Cilvēki bieži vien asociē, ka zāļu tējas ir īpaši, ka tas ir gandrīz vai ūdens. Nu, nav tā. Tur ir cita vide un citas funkcijas, jā, tam dzērienam. 1,5 litrs ūdens, lai ir aprite, lai cirkulācija, asinsritei, lai smadzenēm pienāk skābeklis, tas smadzenes, tā ir mūsu nervu sistēmas kā centrāli, varētu teikt, jā. Nu, un, protams, lai pārējās sistēmas var strādāt un tos toksīnus no organisma aizvadīt projām. Tā ir skaitā arī to pašu adrenalīnu, lai viņš iet projām ar ūdeni no organisma, jā. Nu, un tad ir, man liekas, mūsu kompānijā ir izcila produktu grupa, kura palīdz tieši stabilizēt un uzturēt to nervu sistēmas darbu, lai viņa varētu izturēt arī tā kā pastiprināto slodzi, kāda kaut kādā attiecīgā brīdī viņai ir jāuztur. Ja? Nu, tas ir katram cilvēkam dažādi. Kuram ir jābūt varbūt mierīgākam, ja, ka viņš jau ir tā kā, nu, kā tautā saka, tā kā uzvārījies jau pilnīgi, jau tūlīt jau ir sprādzienu bīstams, ja tāda situācija ir. Un citā, kuram vajag tieši to iekšējo mieru dabūt, bet lai smadziņu darbība būtu aktīva. Ja? Jo nedrīkst būt tie produkti, kas vienkārši cilvēku, jā, nomierina, bet padara flegmatisku. Viņš jau nav darba spējīgs. Un sintezētie medikamenti, nu, pa lielam tam ir arī domāti, ja? Jo tādām galējām, varbūt smagākām situācijām, kad cilvēks vairs nevar savākties un viņam ir jāiet palīdz ar tiem medikamentiem. Bet nu, mums jāmēģina noturēt organismu, pat cik mēs esam dabas būtnes, noturēt to visu darba kārtībā ar dabīgajiem produktiem. Un tur ir, kur izpausties, kā saka mums. Jā, Evitam? Paldies, Andrija. Es arī kādreiz biju tāds cilvēks, kad es teicu, nē, man neko nevajag, man ir spēcīga nervu sistēma, un, ziniet, es piekrītu, ka tā ir, bet cik ilgi? Un man nācās dažādi dzīves situācijas nāca, un es saprotu, ka tām nervu sistēmai tā kā viens blieziens, otrs blieziens, trešais, sāku jau tāds iekšēji tāds dramīgums parādīties, veģetīvā distonija, labrīt, ja? Un tad es sāku saprast, ka laikam kaut ko vajag, ja? Un tad es arī atklāju pāris produktus no dabas, kas tiešām strādā un neveicina nekādu atkarību mūsu organismā. Un es gribētu pajautāt, Kristīne, tev, kā grāmatvedēja, kādus produktus tu izmanto ikdienā, ja, un kuriem tu teiktu, jā, es varu padalīties, tie tiešām strādā? Jā. Vislielākais paldies ir Sandriņai. Tad, kad es jūtu, kad man vajag palīdzību, es eju pie viņas, viņa paskatās afola metodi, paskatās, ko man vairāk vajag, bet vienmēr tas ir, šajā laikā ir ļoti, nu, enerģijai vajadzīgs ir H500, nu, ko tu katru rītu dzeri, ja? Tad ir, Evitiņ, tu viņu parādīsi, vai tu vēlāk viņu parādīsi? Var redzēt? Jā. Jā. Šo te katru rītu iedzeram ar siltu ūdeni, katru rītu. Jā. Tas ir, tad nākošais ir, tas dod enerģiju, ja? Un tad ir, prātam ir ļoti vajadzīgs ir mindsets. To ļoti vajag šajā laikā lietot. Ja viņš tur ielākam ir apakšā. Jā.
Redziet, viņš vēl visu kaut ko citu vēl dara, ne tikai prātu, atmiņu regulē. Un tad vēl ir mieru dod grifonija un safrīno. Jā, Tas tev Sandra. viss kopā, jā, viss šis kopā dod tādu, ka tu vari strādāt, vari darboties, tev ir enerģija, un tu vari tos ciparus atrast un savilkt un izdarīt to, kas tev ir jāizdara. Paldies! Paldies, Kristīne. Sandrīna, ko tu vari teikt par šiem produktiem? Vai tu šos ieteiktu arī citiem? Un jā, ko tu varētu pakomentēt, varbūt? Nu, par visiem šiem produktiem es teiktu, noteikti jā, ne jau visiem ir pilnīgi identiskas situācijas, jā, bet, nu, ļoti, ļoti līdzīgi, tad, ka vajag pārvarēt to periodu, kad ir ļoti lielā slodze. Gribu teikt par to H500 enerģiju, tas ir tas gala produkts, ko cilvēki no viņa jūt. Bet būtībā tas produkts vada laukā piesārņojumu no visām organismu šūnām. Un tad ir tā sārmainā vide, kurā viss organisms, tā skaitā arī nervu sistēma, ir spējīga, nu, pietiekoši